Sapulcējušies šajā svinīgajā brīdī. 1. septembris. Laikam pat daba liecina, ka tuvojas kaut kas nopietnis, ka tuvojas svētki. Un, protams, ka katrs septembris mūsu sirdīs
ienes kaut ko jaunu, jo mēs to gaidām ar kaut kādu interesi, kas būs. Un es tā noskatos uz jums, ja tiešām 1. septembris, cienījamies skolā. Bez kā jau saposties nevar, ir nepieciešami līdzekļi. Paldies sakām skolas direktoram, kas meklēju šos līdzekļus. Protams, līdzekļus var meklējot atrast tikai tad, ja ir kas viņus iedod. Un tāpēc sakām sirsnīgu paldies rajona padomei un tās priekšsēdētājam Andrejam Bogdanam, kas šos līdzekļus atrada. Ir, protams, arī atsaucīgi cilvēki, kas saprot skolas vajadzības. Un tāpēc mēs sirsnīgi paldies sakām mūsu bijušajiem audzēkņiem Jevgēņijam un Markam Mizgājeviem un viņu tēvam Vladimiram Mizgājevam, kas arī atrada līdzekļus, lai iedotu krāsu iegādei un zēnu darbmācības kabinetam instrumentu iegādei. Protams, ja ir līdzekļi, tad tie ir arī jāizlieto, un ja strādā celtnieki, protams, lielāka slodze iznāca tehniskajiem darbiniekiem. Ekskursijai savus līdzekļus deva arī privātveikalu īpašnieki. Un paldies sakām Intai un Jānim Gudakovskiem. Te varbūt atnāc lūdzu pakaļ. Henrijai un Tamārai Ulmjiem. Olvijai un Aināram Caunēm, kas arī Galdiņā mīlīkas kājas nolīkuši, kā labātie galdiņā mīlīkas kājas nolīkuši. Rādrīdiram tairidirīram tairidirīrallallā, rādrīdiram tairidirīrallallā. No maizītes nolīkušas nenozeltas sudrabiņ, no maizītes nolīkušas nenozeltas sudrabiņ. Rādrīdiram tairidirīrallallā, rādrīdiram tairidirīrallallā. Es teciņus vien tecēju visu garu vasariņ, es teciņus vien tecēju visu garu vasariņ. Rādrīdiram tairidirīrallallā, rādrīdiram tairidirīrallallā. Bērnamā vienu dienu pie galviņa pasēdē, bērnamā vienu dienu pie galviņa pasēdē. Rādrīdiram tairidirīrallallā, rādrīdiram tairidirīrallallā. Galviņi, galviņi, kā tev sēdēvēji, galviņi, galviņi, kā tev sēdēvēji. Pavasarī mēs izvadījām dzīvē 9. klases absolventus, 12. klasi. Šogad atkal tās klases nav palikušas tukšas piepildījušās, bet palikusi tā 1. klases vieta vakantē. Bet nemaz ilgi nav pagājusi, un lūk, redziet, cik plašā mums ir saime, atkal kas atnākusi uz skolu un ieņems vietas 1. klasē. Tāpēc, protams, ar to es domāju, ka jūs neesat izpildījuši savas saistības, lai jūs un mūsu darbs ir tālāk
visus turpākos gadus. Un kā mazu piemiņu tātad par to, ka jūs esat iedušies skolā, mēs dāvinām jums izlasi iegalvē un atšķirības. Tas ir tāpēc, lai pirmkārt saka jūsu dzīvību. Sveikas un veselas, ja? Pirmajā A klasē Eģis Pauslīgs. Vienlaiz tikai iepazīties ar šiem apmaņiem. Alma Reitere. Jānis Šmats. Edgars Praličs. Madara Osoliņa. Toms Mūsis. Tīne Līste. Elīna Leitāne. Caur tiem bērniem un augums. Oskars Kalniņš. Dāvis Kurners. Aiga Tišreiti. Arita Kāsava. Salvis Plūsma. Kristaps Bēziņš. Gīns Galvanis. Agnese Teleša. Vēl augšā. Edgars. Dīte Sarkanā. Sintija Puriņa. Jolanta Streile.
Liedīte, aplikāte. Lauris, aplikāte. Pēklase, ilgšana. Motor.
Tagad muzikāls veiciens. Atplēstāmīm uz tītēm, rai, rai, lalala, atplēstāmīm uz tītēm, rai, rai, lalala, atplēstāmīm uz tītēm. Māte mani šūpojusi laktīgala, māte mani šūpojusi laktīgala šūpulī, rai, rai, lalala, laktīgala šūpulī, rai, rai, lalala, laktīgala šūpulī. Man bija dziesmu trīs stūriņi sarkana rožu dārziņā, man bija dziesmu trīs stūriņi sarkana rožu dārziņā, rai, rai, lalala, sarkana rožu dārziņā, rai, rai, lalala, sarkana rožu dārziņā. Palaikdama klētīgāju, dansodama rožu plūk, palaikdama klētīgāju, dansodama rožu plūk, rai, rai, lalala, dansodama rožu plūk, rai, rai, lalala, dansodama rožu plūk. Ko man bija sakarīga, rai, rai, lalala, priecīgā neprātīgā. Arī jums šodien. Un es ļoti priecājos redzot jūs visus un tik daudz un tik skaistus un tik jaunus. Un tās runas, ko te saka, ka tautas sākot izmirt, tās ir galīgās muļķības. Tik daudz jaunu un, protams, būs katru gadu acīm redzot vairāk, jo tas moments ir jau cauri, kad mazumā gāja. Un ja var divas klasītes pirmās nokomplektēties, tas nozīmē, ka Madliena, kā bijusi izglītības, kultūras un visu pārējās dzīves un ekonomikas centrs, Vidzemē acīm redzot tā arī būs. Un no tā vai tāds viņš turpinās palikt vai uzlabosies, tas būs atkarīgs arī no tā, kā jūs mācīsieties. Jo mēs neesam maza, mēs esam mazskaitlīga tauta, bet mēs tāpēc nedrīkstam būt muļķi, prasti sakot. Es atvainojos par tādu teicienu, bet tāpēc es gribētu lūgt, lai jūs ļoti, ļoti nopietni mācītos, un tad viss tas, ko mēs vēlamies būt. Paldies, lai jums tas izdodas. Vienāds kārtējais 1. septembris. Gribētu jums tiešām novēlēt, lai šādu te labu sajūtu jūs saglabātu arī līdz pavasarim. Arī tajos brīžos, kad jums kādreiz nepaveiksies, saņemsiet kādu sliktu atzīmi, bet arī tas ir jāiemācās. Ir jāiemācās zaudēt un jāiemācās no tām tik veiksmīgi laukā. Novēlu jums veiksmīgu mācību gadu, labas sekmes un arī vecākiem, lai jūsu bērni tiešām izdarītu to, ko jūs no viņiem vēlaties iegūt. Šodien gribētu sveikt visus skolas saimi, skolotājus, vecākus, bet jau īpaši gribu šodien sveikt pirmklasniekus, novēlēt, lai jūs labi bijustos jaunajos apstākļos, prom no mājām, skolas režīmā. Gribu vēlēt īpaši labas sekmes tiem, kas mācīsies 12. klasē, lai varētu apgūt tādas zināšanas, ar kurām varētu startēt pēc tam augstskolā nākošajā gadā. Un novēlēt īpaši labas sekmes arī 9. klases skolniekiem, lai varētu pabeigt pamat izglītību un pēc tam lemt, vai nu palikt vidusskolā, bet tālāk mācīties. Tā kā vēlreiz visiem labas sekmes jaunajā mācību gadā. Lai mums visiem